Eiropas Savienības mājā pasākumu cikla Eiropas gada laika bērniem ietvaros 18. decembrī notika pasākums visai ģimenei – Ungāru pasakas radošos brīnumos. Mēs jau sākam svinēt Ungārijas kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts statusu un darīt daudz dažādu lietu. Jaunie aktieri no Latvijas Kultūras akadēmijas strādā ar mazajiem bērniem, stāst viņiem pasakas, bērni cepumus un, var sakot, visi kaut ko dara ungāriski. Bet pieaugušajiem arī nav īpaši jāskumst. Pieaugušie kopā ar mežģīņu stāstnieci Dagmāru Prībergu uzzina ļoti daudz ko par ungāru mežģīnēm un arī mēģina viņas izveidot. Un mēs šeit esam ieradušies no Ungārijas. Pārstāvi, pasaku tēli, es, doktors Āterpāters, vēl ir trusis, kurš zina visas valodas, tulks, vēl ir princese un ir dzējnieks. Viņš tiešām var sadzējot pilnīgi visu, jebkurā situācijā. Es, piemēram, atbildu par kulināriju. Pirms tam izstāstu savu pasaku, tad mēs visi kopā cepam cepumus, un viņi veido dažādas tēlus. Piemēram, viens bērns ļoti tieši ietekmējies no manas pasakas. Es stāstīju pasaku par saltumu, saltums, augstums. Un viņš uztaisīja saltumu kā vīriņu, kuru viņš grib izcept. Bet viss pārējais prasīja, ko viņi grib. Viņi taisa groziņas, mēs ar vienu puiku uztaisījām gultu, citi cep arī savus vārdu iniciāļus, dažādas lietas. Piemēram, mans biedrs dzejnieks rāda bērniem ungāru tautas dejas. Mēs stāstām ungāru tautas pasakas. Arī kaut ko uzdziedam ungāru valodā. Principā mūsu mērķis ir iepazīstināt bērnus ar kaut ko citu, ar ungārisku. Pasākums ir tā kā divās mājās notika, bet viņas abas ir blakus. Aktieri arī likuši uzvilkt ķekas, lai gan tas bija turpat kāda metrā tālumā durvis. Tev likās, ka nevajadzēja nemaz tās jakas? Man jau bija šāda jaka, jo mana jaka ir ļoti bieza arī. Un es zināju, es jau esmu bijis uz šādiem vairākiem pasākumiem. Mēs izcepām visādas piparu kūkas tur, un mēs arī tur bijām tur, un visāds tur arī rotaļas taisījām. Ej prom, tur bija. Un tad mēs vēl bijām pie dzejnieka, un tur viņš mums rādīja, kā viņi tur mežā viņš ar viņa draugiem tur, tā kā viņi sastrīdējās. Kurš ir labākais dzejnieks? Man šodien gāja ļoti labi, un man ļoti patīk šis pasākums. Eiropas gada laika bērniem notiek apmēram reizi 2 mēnešos, un pieaugušajiem gan būs jānāk daudz biežāk uz Eiropas Savienības māju. Un pirmais pasākums jau būs 7. februārī. Lūdzu, sekojiet reklāmai un nāciet šeit, jo te jūs varat ļoti daudz ko uzzināt par Eiropas Savienības kultūru bez rakāšanās grāmatā. Ļoti interesants tos pagriezienos mēs mēģinām apskatīties uz Eiropas Savienības valstu kultūru.